Ja tas iemantos visu pasauli, bet pazaudēs savu dvēseli. Šī cilvēka vārds izdzirdot. Cilvēki bēg no tā vārda, kā prusakļi, kur tumsā istabā ieras gaismu. Cilvēks, kas to teica, bija Jēzus Kristus. Viņš teica, ko tas dos cilvēkam, ja tas iegūs visu pasauli, bet pazaudēs savu dvēseli. Dieva vārds saka, ka mēs visi esam grēkojuši, un mums visiem pietrūkst dievišķas godības. Mēs visi esam pārkāpuši Dieva baušļus, vai nu melojuši, vai kaut ko nozaguši, vai zaimojuši Dievu. Un Dieva vārds saka, ka neviens zaglis vai zaimotājs vai mēlis neiemantos Dieva valstību. Taču 2000 gadus atpakaļ Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš atnāktu un nomirt pie krusta mūsu grēku dēļ. Jēzus Kristus atnāca nodzīvotams perfektu dzīvi, kādu mēs nekad nevaram nodzīvot. Viņš nereizi negrēkoja. Un ar aptuveni pēc 30 gadiem viņš brīvprātīgi aizgāja pie krusta un nomira samaksājams par mūsu grēkiem. Jēzus Kristus samaksāja ar savām asinīm, nomirdams pie Golgātas krusta, lai mēs, kas piesauktu viņa vārdu un aizgrēstos no saviem grēkiem, varētu tikt piedoti. Bībele saka, jo nav neviena cita vārda dota zemes virsū, caur kuru mums būtu glābšana kā vienīgi Jēzus Kristus. Jo tikai Jēzus Kristus samaksāja par mūsu grēkiem. Un 3 dienas vēlāk Jēzus Kristus augšām cēlās. Buda jūs nevar izglābt, un arī Muhameds jūs nevar izglābt, jo viņi ir miruši. Taču Jēzus Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, uzvarot nāvi un elli. Un tikai Jēzum Kristum ir spēks piedot grēkus, un nav nevienam citam. Tāpēc Dieva vārds saka, ja jūs dzirdat viņa balsi šodien, nenocietiniet savas sirdis, kā Izraēla tauta to darīja 1040 gadus. Bet atgriezieties no saviem grēkiem un uzticieties Jēzum Kristum, kā savam kungam un glābējam. Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai kas viņam tic nepazustu, bet iemantotu mūžīgu dzīvību. Jo kas tic viņam nepazudīs, bet tiks izglābts, bet kas netic viņam ir jau spriedumu dabūjis, jo nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdā. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā tikai caur mani. Cilvēki ellē ir īsta, un mēs esam grēkojuši, un Dievs ir svēts. Un tāpēc, ka Dievs ir svēts, mēs nevaram tuvoties svētam Dievam, jo mēs esam grēkojuši. Mūsu grēkiem ir jātop piedotiem. Un visi, kas piesauc